Reģionālajā atkrituma saimniecībā Liepājas RAS jau labu laiku tiek organizēts iepazīstinošas ekskursijas pa poligonu un tās administrācijas telpām, kur izvietot dažādu uzskats materiālu par atkritumu šķirošanu, par uzņēmumu un arī ar vidi saistītām lietām. Ekskursijas poligonā Liepājas RAS ir vērsts uz to, lai pastāstītu iedzīvotājiem, galvenokārt bērniem un studentiem, kā notiek šī atkrituma apsaimniekošana, jo izmetot atkritumus miskastē mēs pat neaizdomājamies, kur šie atkritumi nonāk. Un tātad atbraucot ciemos uz poligonu Ķīvītes, mēs izstaigājam teritoriju, uzzinām, kā atkritumi tiek pārstrādāti, kas no atkritumiem tiek ražots, kā tiek galā ar dažādiem blakus produktiem, kas tiek attīrīti, kā arī izzinām vairāk jautājumus, kas saistīti ar ekoloģisku dzīvesveidu, vides audzēšanu un tam līdzīgi. Viena no grupām, kas šomēnes apmeklēja Liepājas RAS, bija no Kuldīgas, zaļi domājošas nometnes dalībnieki. Ekskursija norit stundas garumā, kas sadalīta divās daļās – teorētiskajā un praktiskajā. Pirmajā daļā grupām tiek izstāstīts, ar ko atkritumu izgāstuve atšķiras no poligona, parādīts poligona Ķīvītes makets, kā arī apmeklētāji ar modeļu palīdzību var apskatīt, kā izskatās atkritumu kalnu iekšienē, kā sadalās atkritumi, cik ilgā laikā un kas no tiem paliek pāri. Grupa ir ļoti daudz un grupas brauc arvien biežāk, un tas mūs priecē. Tas nozīmē, ka cilvēks interesē šie jautājumi. Grupas ir dažādas. Ir tādas grupas, kur dalībnieki, apmeklētāji jau viņi zina visu par atkritumu šķirošanu, viņi aktīvi to dara ikdienā. Savukārt ir arī gluži pretēji, kas tikai šobrīd sāk par to domāt, kam daudz kas ir jaunums. Kāpēc tad mēs šķirojam šos atkritumus, ko mēs ar to ietaupām? Ir arī tā, kas uzzina daudz ko jaunu, bet ir, kam jau ir pārliecināti savās zināšanās. Jā, bet es saprotu to, ka runājot, droši vien, ka lielākais akcents ir uz to, kas ir aktuālākais. Droši vien, ka tagad pēdējā laikā visaktuālākais ir šī atkrituma šķirošana un pareiza atkrituma šķirošana, lai mēs pārētu uz šo sistēmu. Jā, tas šobrīd ir vissvarīgākais, un tas ir svarīgi no diviem aspektiem. Ko tad mēs ietaupām šķirojot šos atkritumus? Pirmkārt, mēs ietaupām dabas resursus, kas ir neatjaunojami vai atjaunojas ļoti lēni, kā arī mēs ietaupām savas izmaksas, savus izdevumus, jo vienīgais veids, kā samazināt savus izdevumus par atkritumu nodošanu, ir tos šķirot. Kā zināms, par šķirotiem atkritumiem mēs nemaksājam, tos mēs varam nodot bez maksas. Pēc tam interesanti var ielūkoties Liepājas RAS muzejā, kurā ir dažādas interesantas lietas, pat ar vēsturisku vērtību, bet atrasts atkritumos kopā ar sadzīves gružiem, kas kādam vairs nav bijušas vajadzīgas. Šeit ir Ļeņina portreta glezni, dzērienu gāzētājs, grāmatas, kara laika ķiveres, vērpjamais ratiņš un citas lietas. Šis te varbūt tās zina. Kas tās tāds? Es to uzzināju pavisam nesen. Ēvel, jā. Smaga, pamatīgs, jā. Ekskursijas otrajā daļā grupas dodas ārā aplūkot atkritumu kalnu reālos apmērus, uzzināt, kā poligonā tiek sašķirot atkritumi, kā tos pārstrādā. Daudziem interesantiem ekskursijas maina priekšstatu par atkritumu ietekmi uz vidi un dabu. Ko tu esi jaunu uzzinājis no šīs ekskursijas? Es nedomāju, ka to viss liek tādos lielos kalnos. Es domāju, ka tas ir vairāk tādā kā pļavā un ne tik augsts. Tā kā bija mainījās priekšstats, ja? Jā. Un varbūt tās pastāst to savu pieredzi, kā ir varbūt Kuldīgas pusē šo atkritumu šķirošanu zem vidas jautājumiem, tas tavs vērtējums? Es domāju, ka atkritumus īsti neviens nešķiro, bet ir cilvēki, kas to šķiro un kur to dara katru dienu. Pats arī šķiro vai ne? Es nešķiroju. Bet padomās par tādu lietu? Jā. Varbūt tās vēl ir kaut kādas tādas lietas, kas tev bija jaunums? Es domāju, tagad ir vērtīgi sākt šķirot, jo es zinu, kur tas viss beidzot nonāk. Es uzzināju, cik daudz īstenībā patērē enerģiju, ka tikai 10% no saražotās enerģijas aiziet pašiem un tam poligonam. Vēl kaut kādas lietas? Cik tas kalns ir augsts. Es nedomāju, ka viņš būs tik augsts un tik sakārtots. Tagad tu zini, kur nonāk atkritumi? Jā. Un cik daudz atkritumu arī ikdienā mēs izlietojam, lai izveidotos šāds kalns? Arī pat arī šķiroja, tā ir tīri interesanti paskatīties to visu. Jā, un tagad minēja, ka pati šķirot, tu pati zini, kur nonāk atkritumi, jā? Jā. Šķirot ieteikšu arī citiem. Bez maksas ekskursijām pa Liepājas RAS interesanti grupas var pieteikties sazinoties ar Liepājas RAS. Kontakts var atrast Liepājas RAS mājaslapā. Tāpat jāpiebilst, ka Liepājas RAS organizē arī vidusskolu visām interesanti grupām, kurā visas jau iepriekš minētās tēmas tiek apskatītas plašāk.